Галкин, 22 номер, по сути, один остался. Ну, это скорее сброс в сторону ворот Александра Самохвалова. А тут и не против. Оба тренера прибегли ко всем заменам. И вот так вот под шумок, пока кто-то посматривает на часы, его команда. Ох, какая ошибка со стороны Аднана Захировича. Серьезнейшая. Есть причины высказать претензии. Такое чувство, что он просто не заметил Сушкина. Мяч в ворота команды «Динамо». Да он что-то у вас устал, видно. Бандана видно, уши не уши греет. Половину, бля, просидел на банке. Куда хоть вставать-то? Ну, устал, видно. Тяжело ему, бля, парню. Бля, Юра Лебедев, блядь, сука, всю форму марал, бля. Отстирается, нет? Ой, ты. Давай, Костя! И сразу, Костя. Здорово. Хорош, Костя, хорош.
Rode, aktīvi spēlē Malšēnovs un arī. Un kas par vārtu gūmu Jelgavai? Kuriozākie vārti šajā sezonā un arī pieņem vārtības vislīgas sezonā Vjačeslavs Suškinam papresingoja Oļegs Malšēnovs Renā Rodi un tas viss beidās ar ārkārtīgi interesantu vārtu gūmu. Šie vārti, domāju, ka arī varētu aiziet arī tālāk ārpus Latvijas robežām, jo šādi vārti ne katru dienu tiek gūti. Nedaudz atgādina varbūt vairākus gadus veco vārtu gūmu Franciskas Fabrikas. Tālu piespēl sodlaukumā un izstāsta, ka tiks pie bumbas Suškins. Vēl vairāk viņš ne tikai tiek pie bumbas, bet gūst arī vārtus. Jā, nenokā jelgavnieki nokārto vārtu gūmu. Freimanis bija tas, kurš izpildīja šo tālu piespēl sodlaukumā un Daugavpilieši sodlaukumā guļ. Pa to laiku Vjačeslavs Suškins atklāja spēles rezultātu. Susrānavs. Sitiens. Vārtī! Suškins panāk 4-2. Iesit viņš tiešo brīvsitienu un panāk. Arī šodien gūt vārds. Bet kas vēl šodien? Jelgavai Glebs Kļuškins, 26. numurs Boris Bagdaškins arī atpakaļ pamatsastāvā 10. Un uzbrukumā, kā ierast Vjačeslavs Suškins, numur 11. Lašainoks rezervē, bet tagad Suškinam bumba. Suškins kreisajā malā. Bagdaškins tur Freimanis ir sodlaukumā, bet Suškins pats spēlē dot centrā un ļoti viņš arī kausa spēlē pret Karamba Dinamo. Tagad arī Liepājā pamatsastāvā arī šeit viņš ir starta 11-niekā. Pamazām Jelgavas sastāvs sāk atgādināt to, kāds bija viņas sezonas sākumā. Un tagad ļoti laba iespēja Suškinam un tas ir 11 metru sodstiens. Nu, ja jau tāda ballīta aizgāja, jā, kā bija Latvijas un Kazahstānas spēlē, kur arī vajadzēja būt divām. Šeit divas tieši 4 mājiņas bija otrajā puslaikā. Par katru mājiņu 30 sekundes pauzes traumas nebija. Tā kā viss ir pareizi. Suškins joprojām ar bumbu. Suškins ceļ vārtu pārliknis. Malašēnoks sitiens vārtī. Gan tas vārtu pārliknis un Ikstens skriens ar visu laukumu. Nu, protams, tāda uzvara tik laimīga. Rogins meklē piespēli Mujecī. Un tagad Suškins pret Pauļu. Suškinam vairāk spēku pavisam noteikti. Freimans. Siņeļikovs nav vairs tik agresīvs. Ir viņam jau nogurums, tas ir redzams. Tagad seko piespēli Suškinam labajā malā. Suškins var rauties sodlaukumā. Siņeļikovs noteikti netiks līdz. Un tagad Susrānavs un Melničenko kādu